Kā nākamais un noslēdzošais runātājs ar prezentāciju mums ir Ilze Ozola, biedrības Ezeru un Purvu izpētes centrs, valdes priekšsēdētāja, ar tēmu par Eiropas Savienības iecerēm par dabiskā mitruma režīmu atjaunošanu un ko tas nozīmē Latvijai. Būs skarbi vai nē? Es nezinu. Skarbi. Ir, ja? Ir skarbi, jā. Nebūs. Ir skarbi. Jā, man ļoti patika tas iepriekšējais pieteikums par to, ka es esmu dabas draugs un tā es esmu. Es domāju, ka mēs visi esam. Es esmu arī ģeologs. Esmu pētījis savā disertācijā purvus, to, kā viņi veidojās, kūdras īpašības. Jā, un es esmu piedalīsies arī vienā projektā un joprojām arī nākamajā piedalīšos par tieši pretēju lietu, kā jūs tagad runājāt. Jā, jūs runājat par meliorāciju, par ūdens aizvadīšanu, bet šodien vairāk būs tad, kāpēc varbūt, ne visur, bet kāpēc vajadzētu atjaunot ūdens līmeni. Bet pirms mēs sākam, tā, lai jūs pārslēgtos no Valdemāra drenām visu, kas te bija iepriekš uz manu tēmu, jums ir jautājums. Būs arī balva pirmiem, kas atbildēs. Es stāstīšu faktus, jums jāpasaka, kas tas ir. Un tas nav tas, par ko kādreiz padomu laikos nerunāja, bet darīja, un kā rezultātā 84. gadā aizpiedzima, tas ir kaut kas cits. Bet tas jums būs jāpasaka. Tas ir galvenā augsnes organiskās vielas sastāvdaļa, kas ir būtiska augsnes auglībai, un to galvenokārt iegūst no sadalīšos augu un dzīvnieku izcēlesmes materiāliem. Nākamā atslēga, tas uzlabo augsnes struktūru, padarot to stabilāku, labāk. Malacis, jā. Paiesim uz priekšu, lai pārējie var izlasīt tālāk, jo tālāk bija... Artūrs gaida balvu, jā. Jā, viņš ne jau tāpat pabeidz LLU savulaik, jā. Balva ir kūdra. Un viņiem Reizeknē pietrūkst. Pašam savs ogleklis. Jā, tas par to... Paldies. Jā. Paldies par atbildi. Tas gan bija ātri. Es necerēju, ka būs tik ātri. Mums ir ļoti erudīta auditorija. Jā, tieši tā. Un kāpēc es šo jautājumu par oglekli? Tāpēc, ka tālākā prezentācijas daļa principā arī būs par to, kā augstnē noturēt oglekli. Jā, tātad pareizi atbild ogleklis. Un kā ir augstnes stratēģijā teikts, nevis vakcīnas, kā iepriekšējā daļā bija teikts, ja, ir izglābs pasauli, bet izrādās augsne ir svarīgs mūsu lielāko problēmu risinājums. Un tāpēc izrādās daudzas lietas var atrisināt ar augsni. Un, protams, mēs bez augsnes arī droši vien būtu badā un vispār nebūtu mums kur dzīvot. Tātad, ko mums augsnes stratēģija nosaka? Mums ir konstatēts, ka organiskās augsnes aizņem aptuveni 8% no Eiropas platības un rada aptuveni 5% no kopējām Eiropas Savienības siltuma efekta gāzu emisijām. Un ne tikai svarīgi ir nosacināto organisko augšņu atjaunošana, lai samazinātu šīs emisijas, bet arī noturēt oglekli minerāla augsnēs. Un tieši ogleklis ir tas lauksaimnieku un mežsaimnieku maciņš. Ja mēs īstenībā būtu izlasījuši to iepriekšējo slaidiņu, kur man bija konkursa jautājums, tur bija tieši detalizēti aprakstīts par to, kāpēc tas tā ir. Ja, tā kā ogleklis ir ļoti, ļoti būtiska augsnes sastāvdaļa. Savukārt vēl viena regula, kas attiecās uz mitrazenēm, ir dabas atjaunošanas regula, kas nosaka, ka mums līdz 30. gadam ir jāatjauno 20% no Eiropas degradētajām ekosistēmām un jāturpina atjaunot vēl līdz 50. gadam, lai panāktu pilnīgu ekosistēmu atvesaļošanu. Un tā ietvaros ir arī paredzēts mitrājus atjaunot. Un tieši arī dabas atjaunošanas regula līdzīgi kā augsnes regula mums nosaka, ka mums obligāti ir jāpiesaista oglekļa dioksīds, lai regulētu klimata pārmaiņas, attīrītu ūdeni, mazinātu plūdu riskus UTT. Tas, kas Latvijai vēl priekšā stāv, ir izstrādāt un īstenot nacionālo dabas atjaunošanas plānu. Tas, kas vēl attiecās uz augsni, uz oglekli, un ir zīziem stratēģija. Un zīziem stratēģija mums principā ar to mums ir laikam vislielākās ziepes. Ja mēs neizpildam
mērķus attiecībā uz emisiju samazināšanu zīziem sektorā, tad šis ir slaids no KEM, no Klimata enerģētikas ministrijas Aigas Grasmanas prezentācijas. Speciāli ieliku, lai uzsvērtu to, ka visa biomasa, kas ir iegūta Latvijā, var tikt atzīta par neilgtspējīgu, ja mēs nesasniegsim zīziem sektora mērķus. Plus mēs maksāsim soda naudas, plus mēs dabūsim pirkt oglekļa kredītus, un plus vēl bonusā šis. Tāpēc, tas emisiju samazinājums, tur laikam izbeigt nekādīgi nevar. Ja? Tas ir, tur par katram būs par to jādomā un kaut kā tā roka jāpieliek, lai lielais darbs priekš tiek. Tātad no organiskām augsnēm mums siltumnīca efekta gāzes ir aptuveni 30% no visām, kas mums ir no lauksaimniecības zemēm nākošas. Ja? Tas ir diezgan daudz. Latvijā tika veikts projekts par kūderaugšņu izplatību. Un, tur tā gaišā kartīte ir aptuveni arī tas, kas tad mums tur īsti ir. Kūderaugsnes ir daudz. Jāsaka, ka projekta rezultātā tika secināts, ka no 240 dziļrakumu datiem, no dziļrakumiem tikai 152 tika konstatēta kūdra. Tātad lielā daļā jau šīs te augsnes jau bija pazudušas. Bet, kas varbūt ir labi, šai pašā projektā tika konstatēts arī, kad ir arī tādas augsnes, kuras ir izveidojušās, ja šīs kūdra augsnes ir izveidojušās no jauna. Un tas gan ir par lauksaimniecībā izmantojamām zemēm, bet mans pašs novērojums, braucot pa Latvijas, es arī ievēroju, ka mums ir arī tādas jauni purvi, kuri ir izveidojušies salīdzinoši nesen, bet visticamāk viņi nekur nav piefiksēti kā purvi vai kā kūderaugsnes. Kas tad ir tas revētiņš, ko jūs vairāk varbūt dzirdat, un šeit viņš tā pieklājīgi ir nosaukts par dabiskā mitruma režīma atjaunošanas. Viņam esmu dzirdējis arī daudz nepieklājīgākus nosaukumus kā pārslapināšana un vēl visādus varbūt jocīgus apzīmējumus, bet tā nav teritorijas apludināšana. Tā nav arī minerāla augšņu apludināšana. Tā ir ūdens līmeņa atjaunošana tuvu zemes virskārtai, nodrošinot tā būtisku nepazemināšanos arī sausajos periodos. Un te ir runa par kūderaugsnēm, par kūdrājiem. Neiet runa par minerāla augsnēm. Kur savukārt es uzskatu, ka, protams, viss tas, ko jūs šodien esat dzirdējuši, ir jāievieš un jānovērš tas, ka minerāla augsnes pārpurojās. Bet tur, kur ir jau mums šīs kūdra augsnes, tad jāsaka, ka kūdra neveidojas sausos apstākļos. Ja kūdra pati veidojas paaugstināt ūdens līmeņa apstākļos, kur ilgstoši nenotiek ūdens novadīšana. Līdz ar to tās dabiskais stāvoklis arī ir būt mitrai. Jautājums, vai mēs gribam, lai mums tā kūdra tur ir vai negribam. Varbūt mēs negribam, bet Eiropa grib, lai mums tur viņi būtu. Ja. Tātad šī ir brīnišķīga schēma, ko mans kolēģis Normunds ir izveidojis, un tas labi parāda to, kāpēc šis ūdens līmenis ir tik svarīgs. Ja. Tātad, kā mēs zinām, augi savas augšanas laikā no atmosfēras izņem CO2, jeb oglekli noglabā savā struktūrā, veido savu tā teikt, masu, ja, savu skeletu un oglekli un skābekli izdala. Ja. Tad, kad ūdens līmenis ir paaugstināts, tad tajā brīdī nenotiek sadalīšanās process. Tas augs principā veido kūdru. Tajā brīdī, kad mēs nosusinām šo teritoriju, ja ūdens līmenis mums ir lejā, rādīšu kaut kur nekur neredzu. Labi, laikam nav. Tad mums atsadzās kūdras slānis, un tas noglabātais ogleklis šajā kūdrā, šajā augsnē, viņš atkal savienojas ar skābekli un veidojās CO2. Tas ir tas, ko mēs tad īsti negribam, lai mums ir vairāk šīs CO2. Tātad
Jā, un šeit ir savukārt brīnišķīgs attēls par to, kas tad ir palidu kultūras. Tas ir vēl viens termins, ko parasti mēs saistam kopā, revetings, mitruma atjaunošana ar palidu kultūrām. Ja? Tad tas ir teritorijas izmantošana, mitru kūdraiņu augšņu produktīvu izmantošanu, saglabājot kūdru un mazinot arī emisiju izplūdes un arī augsnes iegrimšanu. Un augsnes, to biomasu, kas aug virs šīs mitrās augsnes, vajag izmantot, pat nevar. Revetīņas un palidu kultūras ir par to, ka mēs šo teritoriju kopjam, nevis vienkārši atstājam un neko nedaram. Kāda tad ir iegūma no šādas mitras apsaimniekošanas? Ir oglekļa piesaiste, tie ir oglekļa kredīti. Nākamajā slaidā pateikšu bišķiņ vairāk, kas ir oglekļa kredīti. Mēs uzglabājam arī ūdeni, kas šeit mēs vairāk dzirdējam par to, kā tikt no viņa vaļā, bet esam aizmirsuši arī, ka mums ir ļoti sausi periodi jūlijā, kad šis ūdens mums trūkst. Arī ūdens attīrīšana, jo purvi pēc būtības un kūdra ir ar šo funkciju. Varam audzēt, kā jau es minēju, biomasu, lobarībai, enerģētikai, kā izēju materiālu un arī uzlabojam bioloģisko daudzveidību. Tātad, kas tad ir oglekļa kredīti? Cik daudz no jums par to ir dzirdējuši? Ir droši vien, ja? Ir kaut kas dzirdēts. Par kredītiem, bet par oglekļa kredītiem. Ja? Tas principā apliecina, ka tu vari tirgot 1 tonna oglekļa dioksīda vai citu siltumnīca efekta gāzes daudzumu. Kā lai to varbūt labāk izskaidroja, tas, ka ja mēs to oglekli paturam augsnē, paturam biomasā, mēs šo daudzumu, ja varam pierādīt, varam arī notirgot. Un kamēr mēs domājam, ka tas ir kaut kāda nākotne vai kaut kāda utopija, tikmēr nesen bija saruna ar vienu sievieti no Latvijas, kas jau šajā brīdī darbojās Āfrikā ar oglekļa kredītu tirzniecību, un viņa aicināja valstis nekavēties un rezervēt šīs oglekļa kredītus Āfrikā, lai varētu nosegt savas šīs saistības. Un te ir jautājums, vai mums tiešām tas ir jādara Āfrikā. Ja, tas Igaunija jau to ir darījusi, un viņa aicināja arī Latviju šo pašu ceļu iet. Ja mēs to varam izdarīt Latvijā. Un tas nav kaut kāda dziļa nākotne. 26. gadā mēs sākam maksāt par to, ka mums ir šie saistību neizpilde. Tātad, kas ir paredzēts zīziem stratēģijā, ko tad var darīt? Ja, te ir vairāki. Šis savukārt ir no Zemkopības ministrijas prezentācijas tieši šis kopējums, un ir vairāki darbiņi, ko tad var darīt, aktivitātes, un tad viens no tiem ir arī šo pārmitro meža biotopu atjaunošanu lauksaimniecībā izmantojamās organiskajās augsnēs. Un paredzēts ir 40,000 hektāri. Un tam paredzēts ir arī naudiņas pretī. Kā teica Aiga Grasmane, jā, mums ir saistības, bet tur nāk arī koferīšu naudu. Tad kur ir tā nauda. Nezinu, vai jau ir konkrēti kādam kontā, bet katrā ziņā paredzēts ir. Diemžēl, jā, es teiktu, ka šis ir viens no veidiem, kā to var darīt. Var audzēt mežu šajās mitrajās augsnēs, bet var arī audzēt citas lietas, kas varbūt lauksaimniekam ir vairāk saprotams un pieņemamas. Jā, šeit, piemēram, ir angļu valodā, diemžēl, jā, bet šī vidējā, ja varētu iezīmēt, bet nē, Reed Canary grass ir miežbrāls. Un miežbrāls, jā, grafikā principā ir parādīts, kā mainās emisiju daudzums atkarībā no ūdens līmeņa. Ja ūdens līmenis ir pazemināts vai paaugstināts, jo pazeminātāks ir, ja redzat augšā sarkanā tā līnija, jo lielāks ir emisijas no šīs vietas. Un viens no saprotamākajiem, jā, un droši vien zināmākajiem ir miežbrāls, ko var audzēt, kas aug arī paaugstināt mitruma apstākļos un ir labs arī no klimata viedokļa. Mēs ar kolēģiem
viena projekta ietvaros izveidojuši arī šādu te materiālu, kas varbūt jums ir noderīgs, un tur vairāk varēs arī redzēt par to, kas tad īsti ir kas, ko var audzēt, cik daudz var emisijas ietaupīt un kas ir jādara, lai šīs te paudu kultūras varbūt ieviestu. Te ir arī karte par to, kā mēs izmantojam mitrzemes, lauksaimniecības zemes ar lada atbalstu, bez lada atbalstu, izstrādātās kūdras atradnes un daudz kas cits. Kā redzam, tātad mitrzemes ir mūsu gan problēma, gan droši vien arī iespēja, jo izplatība ir diezgan liela un arī izmantojam ļoti dažādi. Šeit tieši izdalījām atsevišķi mežsaimniecībā izmantotās mitrzemes. Un, šo mēs nerādīsim. Tur ir video, kur Arnis Kristapsons no, ja nemaldo zemnieku saimniecības Bušas, stāstīja, kā viņš ir ticis līdz melnalkšņu audzēšanai lauksaimniecības zemē, kurā viņš teica, ka nekad neko nevarētu būt iedomājies, tur varētu izaudzēt. Kaut kad ļoti, ļoti sen, tur kādu muižkungu laikos kartupeļi esot auguši, bet audzēti, bet viņam ir aizaugusi teritorija. Viņš ir ieaudzējis melnalksnes aug griezdamies. Savukārt nākamais mums ir nākamā mums ir kartīte par lauksaimniecībā izmantotajām mitrzemēm. Un arī viens no piemēriem, ko esam uzgājuši, ir varbūt jums zināmāks kungs Marks Bērziņš, kurš Rūjas palienē apsaimnieko, Rūjas palieni audzē mitrs, apkop mitrs pļavas un arī audzēja mieža brāli, un viņam, man šķiet, ir vienam no pirmajiem tāda lielākā pieredze ar mieža brāļu audzēšanu Latvijā. Varbūt neliels, mums ir 15 minūtes, varbūt, ka tur video ir garš, bet mēs varbūt paklausīsimies sākumu. Un, patīt uz priekšu. Dotajā momentā mēs atrodamies Rūjas palienās, kas ir lielākās ķikutu ganības Latvijā. Šeit ligzdo vairāk kā 10% Latvijā mītošie ķikuti, arī nedaudz kuitāls, kas ir, teiksim, šie bridēji putnu sadaļa šeit ir ļoti plaši pārstāvēta. Kopumā šīs pļavas ir precīzi nepateikšu, bet ir pārsimts hektāri kopējā platība, kas ir šim liegumam. Un tad arī šeit saimniekojam jau kaut kāds 12 gadi. Pirmo reizi nobraucām lejā pirms 12 gadiem. Jo, teiksim, no zemnieku viedokļa viņas nav tādas pateicīgākās platības. Parasti no viņām atteicās. Viņi bija tāds zemes reformas laikā, viņi bija kā maiņas fonds, tādas liekās rezerves zemes, kuras kaut kādā veidā, ja kādam bija kaut kāds gabals nošņāpts, tad šeit deva tā kā kompensācijā. Tad tiem cilvēkiem lielākoties šī zeme nebija nepieciešama, jo tradicionāla lauksaimniecība šeit nebija iespējama, principā tikai zāles pļaušana. Tad mēs sākām lēnām apsaimniekot, te jau bija nepieciešama lobarība. Tā arī iesākām principā šis gabals bija pirmais, tie kaut kā 2 hektāri, un tagad esam apsaimniekojam ļoti tuvu 60 hektāriem kopējo platību. Un tas sanāk, ka šie ir tie ilgadīgie zālāji, ja? Jā, šie bioloģiski vērtīgie bioloģiski. Es domāju, mēs... piedošana, kā es varu uzlikt pauzīti? Varu uzlikt man, Jā. Es varbūt tās tālāk neiesim. Šajā video jūs varat noskatīties, bet principā, Marks to arī atzīst, ka šī zeme, kur ir paaugstināts tas mitruma līmenis, viņš neko daudz ar viņu citu nevar izdarīt. Jo tā meliorācija viņam iespējams būtu pārāk dārga, pārāk problemātiska. Mēs šeit nerunājam par
kūdras slāni, kas varbūt ir kaut kādi 50 centimetri. Mēs runājam par kūdras slāni, kas varbūt ir pat 2 un 3 metri. Ja, tā kā, šādās teritorijās es uzskatu, ka varbūt, ka nav jācīnās ar dabu un jāļauj notikt tam, kas tur notiek, un jāizmanto tās iespējas, ko tad mums šie koferīši varbūt arī atnes. Tātad, es tuvošos savas prezentācijas noslēgumam, ļaujot jums noteikti jautāt, un es zinu attieksmes jau esmu izbaudījis, tā kā es ļaušu jums izpausties un šo savu sašutumu arī uz mani orientēt. Tātad, ko tas patiesībā nozīmē Latvijai? Ko nozīmē šis revetings un dabiskā mitruma režīma atjaunošana? Es teiktu, ka tas nozīmē domāšanas veidu maiņu. Mums ir jāsaprot, kurās vietās mēs varam atjaunot ūdens līmeni, kur mums tas nav vajadzīgs un kā šo visu izmantot savā labā. Zaļais kurs nepazudīs, viņš mūs tāpat spiedīs mainīties un varbūt, ka ir laicīgi jāpieņem un jāmeklē iespējas, kā šo visu izmantot savā labā. Jā, tas nozīmē arī izaicinājums, jo piekritīsiet, iespējams, ūdeni aizvadīt ir vieglāk nekā viņu noturēt. Un ja kādam liekas, ka ūdens līmeņa atjaunošana un šāda mitru teritorija apsaimniekošana ir nekā nedarīšana, tad tā nav taisnība. Pajautājiet tiem, kas to jau dara. Tās ir arī iespējas. Jā, es teiktu, ka tieši ar oglekļa kredīta oglekļa kreditēšanu, dabas atjaunošanas regulu, šiem visiem mērķiem nāk līdzi arī finansējums, ko, principā, vai izmantot jūs, vai izmantot kā cits, bet kāds viņu izmanto. Un es teiktu, ka tas iespējams vairāk rada iegūmus kā zaudējums, ja mēs atgriežamies pie pirmā punkta domāšanas veida maiņas. Droši gaidīšu jautājums. Paldies Ilzei Ozolai no Ezeru un Purvu izpētes centra. Jautājumi. Kamēr es domāju jautājums, es par tiem dabas draugam biju domājis ministrijas nekustamos īpašumus, piemēram, kas tajās upītēs saliek tos akmentiņus, lai zivtiņām ir kur nārstot. Un Latvijas valsts meža vispār bebriem priekšvairošanās tur dažādus teritorijas atvēl pat. Valdemārs vispār ir super dabas draugs, viņš nevar nosēdēt, viņš aizskrien atkal ar raktu un zemē būt iekšā un ar zemi. Tā kā mēs visi. Mēs visi esam, no zemes tu esi nācis, pa zemi paliks, kaut kā tā. Jautājumi, komentāri. Iveta, nevar nociesties, Jā, man drusku tāds provokatīvs jautājums. Vispirms liels paldies, Ilze, par... es teiktu, ka tas ir diezgan liels izaicinājums lauksaimnieku priekšā runāt par tādām netveramām tēmām, revetings un oglekļa kredīti. Kur jāiet pēc tiem oglekļa kredītiem? Lats, vats? Jā, šajā brīdī ir tā, ka ir uzņēmumi, kas jau certificē šos te oglekļa kredītus, un jau jūs varat ar viņiem sazināties, un viņi jums jau izstāstīs, kas ir jādara, lai ietaupītu pāris tonnas uz hektāru un iespējams ar to nopelnītu. Kur ir jāiet? Šīs tonnas ir vispirms jāsaprot, vai jūs to esat gatavi darīt. Kas tieši ir jādara, jo nav tā, ka tas neko neprasa. Tas prasa arī, protams, darbu, jo mums ir jāsaprot, kas šajā brīdī jums notiek jūsu teritorijā, cik daudz emisijas jūs šajā brīdī radat un cik lielu deltu ar kaut kādiem pasākumiem jūs varat radīt. Un tad jautājums, vai šo visu tad ir, vai ir vērts to darīt, teiksim, iespējams, ka šī delta nemaz neveidojās. Tā kā, kur jāiet, nav tādas bankas, kur varētu aiziet un paprasīt šo te kredītu. Bet šis tirgus sāk attīstīties. Man liekas, Arbonics ir viens no uzņēmumiem, kas jau darbojas. Viņi gan nedarbojas ar kūdrauksnēm. Ar kūdrauksnēm šobrīd ir švakāk, jo tas ir tikai ļoti jauns temats, un tam tur viss vēl ir priekšā. Arbonics piedāvā lauksaimniecības zemju apmežošanu, un tad viņi maksā jums par to, ka jūs apmežojat savu lauksaimniecības zemi. Bet attiecībā uz lauksaimniecības nozares oglekļa kredītiem ir e-agronoms, zem Baltika Agro ir uzņēmums, kas, man liekas, Polijas kompānijas pakalpojums piedāvā. Vismaz pirms nedēļas bija saruna ar vienu biedru, kurš teica, viņš uz 600 hektāriem plāno piesaistīt 20,000 eiro šo oglekļa maksājumu. Tiesa gan viņš tur veic minimālu apstrādi zemē.
Man tēma vairāk ir jā. kūdras ieguve, un te es varu jums pastāstīt par vienu piemēru, kur pavisam nesen Vācijas dabas aizsardzības organizācija nopirka 69 hektāru purvu tieši oglekļa kredītu, tā teikt, ražošanai. Purvu viņi iegādājās par 1,5 miljonu eiro. Kopējā projekta, aptuveni tā, kā es sapratu, summa ir 30 miljoni. Jautājumi? Ilzei? Runājam par dabas draugiem, par meliorāciju. Tad meliorācija arī mainās, un meliorācija arī var būt zaļa, ar vidē draudzīgiem risinājumiem, ko mēs arī attīstam. Mans jautājums ir tāds, vai iet runa arī par polderu teritorijām, kad beigt ūdens režīmu regulēšanu? Es teiktu, ka mums ir jādomā arī par polderiem, kā izmantot jau esošos polderus, jo tas, ko mēs darām, mēs mēģinām ātri tikt no ūdens vaļā, bet tad, kad mums viņu vajag, mums viņu nav kur paņemt. Un tā ir tā milzīgi lielā domāšanas arī veida maiņa, kur mums vajadzētu domāt par to, kā tas nav varbūt katra individuāla privāta īpašuma ietvaros, bet tādā valstiskā mērogā, kā mēs šo ūdeni varam savākt un šajās karstajās vasarās izmantot, jo viņas nemainīsies, nekas vairs nebūs tā kā agrāk. Mēs arvien vairāk piedzīvosim šīs te intensīvās lietusgāzes ārkārtīgi lielos karstums. Nejauksim tur klimata pārmaiņas, tā vienkārši notiek. Un, varbūt, ka mums ir jādomā par to, kā šīs te esošās polderu teritorijas arī varbūt šim mērķim izmantot. Varbūt mums ir jārada pavisam kaut kādas jaunas būves, kur to var darīt. Un, pieņemsim, tad, kad mēs runājam par purvos, par tādu sūnu audzēšanu, mums visur ir paredzēts, ka mums ir viens ūdens baseins, no kurienes mēs ņemam ūdeni, tad, kad karstā laikā pietrūkst. Jo tas ir tas, par ko mēs jaucam. Tas ir revetiņas nav vienkārši apludināju, aizgāju, neko nedarīju. Tas ir noturēt ūdens līmeni arī karstā laikā, lai mums neveidojas šis te nokritums, kura brīdī, ūdens kritums, kura brīdī mums ir iespēja ogleklim oksidēties un veidot emisijas. Bet apludināšana, tā nav kaut kāda pati pēdējā lieta, ko mēs varam darīt. Mums tā ir minimāla apstrāde, neārsim, tur audzēsim zālāju, jā, tas sēsim kaut ko. Es šodien dabūju brīnišķīgu grāmatu, kur es domāju, es tā kā ievadīju par tādām vispārīgi tādu lietus sargu, kas ir, un tas savukārt ir Lifecraft projekta ietvaros radīt grāmatu lauksaimniecības prakses klimata pārmaiņu mazināšanai. Un tur tas, viss tas cits, ko vēl var darīt bez tādas apludināšanas, bet apludināšana mitruma režīma atjaunošana, būsim pareizi, būtu viens no veidiem, un pieļauju, ka tajās vietās, kur vienkārši tas jau notiek. Es pieļauju, ka mums ir daudz, kur ir jau teritorijas aplūdušas, mums vienkārši viņas jānodefinē kā oglekļa krātuves jau šajā brīdī. Visticamāk, mēs vienkārši nezinām par šādām iespējām, par terminiem. Iespējams, ka mums ir jāveic minimāli pasākumi, un šis ūdens līmenis vairs tik ļoti nefluktuē, un mēs jau varam pieteikties uz šādām atbalstiem. Tā kā es teiktu, ka jāmaina mazliet tā attieksme un jāskatās, kādas ir iespējas, jo, diemžēl, viss šīs Eiropas prasības mums garām, diemžēl, neies. Bet, manuprāt, ir arī piedāvājums par izstrādāto kūdras purvu. Tur jau, principā, tur vairs gandrīz vairs, teiktu, nav pat divu domu, ka tas tā arī būs. Jautājums arī tajās vietās ne visur to var izdarīt. Ne visur šo ūdens līmeni var pacelt, jo purvi, tur ir cits atkal stāsts, purvi ir veidojušies dažādos apstākļos un iespējams tādus apstākļus, kā tad, kad viņi veidojās, mēs vairs nevaram tajā vietā dabūt. Un tāpēc mums vienkārši ir jāsaprot, ka tur vienkārši būs mežs, tāpēc, ka ūdeni mēs nevaram atjaunot, vai tas ir ļoti, ļoti dārgi, un vai tiešām vajag tērēt tik daudz, lai par visām varītēm izpildītu to, ka, mums vajag atjaunot tur purvu. Jautājums tāds, pie Jelgavas, piemēram, ir kūdras purvi, kur iegūst materiālu.
Un jūs esat runājuši ar tiem speciālistiem, kā viņi skatās pēc šo jūsu, teiksim, Jā, teoriju? Laflorā ir paredzēti dažādi šie te rekultivācijas un pēcizmantošanas veidi. Viens no tiem ir arī mieža brāļa audzēšana paaugstinātos mitruma apstākļos. Viņiem ir arī, kā jūs zināt, arī milzīgs jau vēja parks paredzēts, arī saules parks. Tur teritorijas ir gana, līdz ar to viņi plāno dažādot, nekoncentrēties uz vienu. Un tas ir tas, ko es arī ieteiktu, jo nevienā vietā nebūs tā, ka jūs varēsiet audzēt vienkārši tikai mežu visticamāk apkārtējā daļā, jo pura veidojās ieplakās, līdz ar to malas ir sausākas, vidus ir slapjāks, un šajā slapjākajā vietā iespējams varētu būt šī mitrā zemes apsaimniekošana, malās savukārt tur pavisam iespējams arī būs mežs. Tāpēc jāskatās kā uz mozaīku. Bet pēc 3 gadiem viņi vairs nevarēs iegūt to kūdras daudzumu, ko viņi tagad apsaimniekot. Viņi to neminēja? Nevarēs tur iegūt, viņi neizaugs, viņi nebūs tur. Nē, viņi neizaug, jā, tajā vietā, kur kūdri iegūst, tur tie var tikai viņas palikt mazāk, vairāk viņas tur nebūs. Viņiem biznes beigsies? Viņiem jau nav tikai tas purvs. Un pieļauju tieši tāpēc arī viņi šo savu biznesu dažādo, lai tad, kad beigtos, viņi varētu, pieņemsim, plānā laikam ir siltumnīcas un UTT, vēja parki, saules parki. Un es domāju, ka šis uzņēmums nepazudīs. Jā, viss ir kārtībā. Viņu produkts, es audzēju graudus, viņu kūdru. Jā. Kāpēc? Viņi nevarēs iegūt to vairs to daudzumu. Jā, tas nekas, viņi neiegūs to daudzumu, un iespējams to daudzumu, ko viņi neiegūs, viņi aizstās ar to biomasu, ko viņi izaudzēs savos purvos. Un tāds ir arī mērķis. Jā, paldies, Ilze. Paldies vēlreiz. Jā. Ilze Ozola ezeru un purvu izpētes centra valdes priekšsēdētāja. Paldies.